Tev mājās ir šāds galda hokejs, un tu gribi zināt, kā apspēlēt tēti, mammu, brāli, māsu vai savus draugus? Nu tad skaties, es tev parādīšu, ar ko tu vari sākt. Sāc ar ripas kontroli. Apļo ripu apkārt figūriņai, nesteidzies. Ja vari veikt 10 apļus, ripu nezaudējot, pārēj pie nākamā vingrinājuma. Nākamais ir tiešais sitiens vārtos ar centra uzbrucēju. Ievēro, ka centra uzbrucēja nūja ir nedaudz vērsta uz priekšu. Lai ripa nelidotu garām vārtiem, sitiena brīdī centies nūju negrozīt. Pamaini rokas, pamēģini iesist gan ar labo, gan ar kreiso roku. Un tagad pamēģini strādāt ar abām rokām, saliekot abus iepriekšējos vingrinājumus kopā. Ar labo roku bīdi labo aizsargu līdz galam, dod piespēli centram un grūd ripu vārtos. Tu esi apguvis pirmo kombināciju un to sauc buldozers. Ripas kontrole no vienas sarkanās līnijas līdz otrai ar labo uzbrucēju. Tā gājiena laikā ripu griez apkārt figūriņai. Tad pārēj uz sarežģītāku otro variantu. No centra stum ripu ar nūju, bet atpakaļ velc ar kāju. Šos elementus ir svarīgi mācēt, lai sekundes laikā nogādātu ripu tajā pozīcijā, kādu tev vajag. Un tas ir sarkanā līnija pie centra. Nākamais ir tiešais metiens vārtos ar labo uzbrucēju. Ievēro, ka uzbrukums sākas no sarkanās līnijas. Braucot uz leju, apmēram no zilās līnijas, griez nūju tā, lai ripa atrod ceļu vārtos. Ko darīt, ja vārtsargs sedz tuvo stūri? Tev var palīdzēt kombinācija banāns. Un arī šis uzbrukums sākas no sarkanās līnijas. Dod piespēli centram un grūd ripu vārtos. Ievēro, ka centra uzbrucēja nūja ir vērsta pret labo uzbrucēju. Ko darīt, ja pretinieks ar aizsargu sedz piespēles trajektoriju tamam centra uzbrucējam? Vari izmantot kombināciju kokos. Kā iepriekš, arī šī kombinācija sākas no sarkanās līnijas. Labais uzbrucējs sāk kustību uz leju un pie zilās līnijas dod piespēli centram. Ievēro, ka centra nūja ir vērsta uz laukuma kreiso stūri. Sākumam tev vajadzētu pietikt. Bet, ja tu gribi iemācīties vēl citas kombinācijas, tad nāc pie mums uz vīnu.